Gulbenes novada turisma sezona atklāta maija 3. nedēļas nogalē ar 2 pasākumiem. Pirmkārt ar laivu braucienu pa Pededzes upi un otrkārt ar turisma informācijas centra atklāšanu Litenē. Abas šīs vietas pulcēja lielu skaitu apmeklētāju, taču kā pirmie oficiālo turisma sezonu iesāka laivotāji. Vispirms ar sagatavošanos vismaz 3 stundu garajam braucienam pa Pededzes upi. Pierodiet pie laivas līdzsvara. Jā, paldies. Jā, labi. Atā. Kad instrukcijas saņemtas un arī aeri izsniegti, var doties ceļā, taču jau pašā startā neiztikt bez kurioziem un izpeldēšanās 14 grādus siltajā Pededzes upes ūdenī. Vēl pusstundu un būsim līdz jums! Varam braukt? Ko jūs ātrāk neteicāt? Mēs jau jūs gaidām! Panāk! Tikai mums tik tuvu nepelnām! Aktīvā turisma sezona iezīmē novada dabas objektus, vēršot apmeklētāju uzmanību skaistajam, ko iespējams tvērt tepat valsts robežās. Tāpēc arī Litenes pagastā ar turisma informācijas centra atklāšanu pagasta bibliotēkā vēlas akcentēt dabas daudzveidību un piedāvāt informāciju par to pieejamību. Kā atklāja ceļotājs un dabas pazinējs Māris Olte, Latvijā joprojām notiek turisma attīstība un arvien vairāk cilvēku saprot, ka arī viņu tūmā ir vērtības, par kurām pastāstīt citiem. Tas ir sākums sarunai vienam ar otru. Nevis iešana prom vienam no otra. Mums jau tāpat labi, mēs jau te dzīvosim, te es esmu dzīvis, te es nomiršu, bet gan drīzāk iet kopā un domāt, paklausies, ko mēs vēl te varam iztukot. Un tāpēc es redzu, ka šeit pie bibliotekas vērtības, kas ir tāda senās gudrības nešana uz mūsdienām, ko tu te vari atrast, tagad ir pievienojusies tā mūsdiena, tā saruna, tas turisma informācijas centrs. Es atbraucu, es nevis kā gribu paģēru, es esmu kundziņš, bet es atbraucu, es gribu zināt, ko es te varu atrast, kas tas ir. Un tam cilvēkam, kas te nesīs to visu gudrību iekšā, tam būs jābūt spējīgam arī pamodināt tādus gulošos, kas atbrauc vienkārši. Nu mēs te iebraucām. Tiešām? Jā? Es gribu. Es viņiem gribētu novēlēt, lai notiek tā pārvērtība no tās pasīvās uz aktīvā. Es domāju, vienkārši vairāk varēs piedāvāt turistiem informāciju, jo, jāsaka, ikdienas darbā jau katru dienu notiek informācijas sniegšana bibliotekas apmeklētājiem. Šoreiz varbūt būs vairāk tieši turistiem, jo nav diena, kad, var teikt, Liteni neapciemo kāds turists, kāds autobus nedēļas nogalē iebrauc. Kamēr Litenē ar gada tirgu atzīmēja turisma sezonas sākumu, tikmēr laivotāji bija pieveikuši vairāk nekā 12 km garo distanci. Aizbraucām uz šejienu, atpakaļ uz šejienu. Bija baigi labi. Cik kilometrus tas ir? Parēķinot kopā 36. Un cik ilgā laikā tas viss? Mēs jau no ļoti agrīt jau sākām jau tas. Bet ļoti forši izbraucām. Pastāstiet, kādas sajūtas izkāpjot krastā? Uzvarētājs sajūtas saka, tā kā mēs ātrāk pa viņiem, tad mēs esam ļoti apmierināti. Palīdzēja slepenie, tā teikt, ieroči, papildus airējām, tā kā, jā. Tagad, diskvalifikācija nav, jā, būs ir pazaudēt kaut ko, jā. Pastāstiet nedaudz par savu ietērpu, kāpēc tādu izvēlu. Sapnī redzēju vīziju. Un tam man vajadzēja šūt šonakt, jā. Tā kaut kā sanāk. Negrimstošs materiāls, jā. Tas ir speciāls, tā teikt, nevajag vest. Un tad, kad, iekrīt ūdenī, tad nav tik liels problēmas. Iekritāt arī ūdenī? Nē, paveicās, jā. Mēs ļoti profesionāli, tā kā viss kārtībā. Kā brauciens? Ļoti labs. Pavisam labs, tikai pašas beigas bija tādas. Kā es pa aizmugurē sēdēju šī laivā. Un tāpā ar pēcpusvāku viņiem. Tā, citur bija baigi forši. Forši, viss bija baigi labi. Akmeņi un tā. Tā kā es neārēju, tad man bija visam labi. Un kā airētājiem? Kā arī ļoti labi. 2 reizes apgāzāmies krācēs. Lielajās krācēs. Vienreiz gan iznoslīkām, bet tas jau sīk. Pastāstiet, kā solo brauciens? Grūtāk vienam pašam airēt. 2 tā būtu vieglāk. Kā upe šodien uzvedās? Labi, kad augsts ūdens. Varēja visur izbraukt. Laivu braucienā pa Pededzes upi piedalījās teju 200 dalībnieku no visas Latvijas, un katra finišējusī komanda saņēma piemiņas suvenīru.